7. februāris. It kā parasta ziemas diena, bet mēs izdomājam jābrauc makšķerēt asari. Plāns skaidrs – Babītes ezers, Vārkaļu kanāls, bet, kad piebraucam, skats kā svētkos. Makšķernieks pie makšķernieka. Nē, tā nebūs īstā vieta. Pārmetamies pāris 100 metrus tālāk uz Lielupi. Klusāk tikai pāris copmaņi. It kā labi, bet sajūta saka arī tur šodien nebūs aršā. Mirkli padomādam Sandris piedāvā. Braucam uz Babītes ezeru. Tur, kur no laivas vasarā ķērām. Man divreiz nav jāsaka. Protams, braucam. Esam atbraukuši. Pēc Google kartes atrodam īsāko attālumu līdz mūsu asaru vietām. Uzņemam kursu, bet priekšā Niedru džungļi. Kā iepisāt? Lai jau redzam, ka tu izdzīvošana. Vienu minūti. Tas ledlauzis. Reku jau ir. Daži metri. Nu jā, lielākā problēma dēļ tā, ka ūdens krities un zem ledus ir tukšums. Oho. Efektīvi. Kāds valns priekšā. Piedzīvojums. Kā armijā tev izdzīvošanas skola. Babīte. Plašums. Tu esi uzmanīgs pie tām zālēm galvenais. Uzeļot. Nu, pēc šī tāda jāķerās savādāk, nezinu. Nu, pēc šī tādiem neķersies. Mēs Babītes ezerā, 0702. Pirmais urbums. Davai, dod vaļā. Davai, ik pēc cik tu 10? Vai kā tur? Jā, ik pēc 5. 5, davai. Tā. Šodien plāns ķert. Man ir uz šādu makšķerīti. Šāda un šāda. Šitām divām pirmoreiz ķeršu. Un līdz attiecīgi man ir arī mānekļi. Ok, sākam. Ko ir piesaistīt? Nu? Praktiski uz ledus esam vieni, tur tālumā, bet tur neredzēs, ir vēl kaut kāda cilvēku kompānija kaut kas. Tā, reku viņi ir. Bet tā pārējā ledū nevienu neredzēs. Nu, kāds dziļums? Andrej! Kāds dziļums? Sūdīgs? Sūdīgs. Laižam prom no Babītes, saskārāmies ar situāciju, kad ūdens ir krities tur pat metru un vēl ledus, cik 70 kādu centimetru, nezinu, bies katrā ziņā. Tad tur ūdens līmenis paliek kaut kāds 20, maks 30 centimetri. Nu, jā. Zivs nav. Maksimāli pusmetrs, jā. Nu, tad tā. Negan sūdīgi tie apstākļi. Braucam citur. Domājam uz Lielupi braukt patreiz. Andri, jā? Jā. Laižam uz Lielupi. Ejam atpakaļ pa veco taciņu iemīto.
cauri Niedru džungļiem. Gatavs esi pārbaudījumam atpakaļ ceļā? Līdz dabūsim. No. Caur niedrītē. Jā. Tā vairs. Beidzot brīvībā. Iesvīdu viņš, ne? Bišķi. Un tā Renārs soļo uz brīvību. Nākamo ūdens tiltu. Uz Lielupi laidīts. Jā. Tas laiks skaists. Forši saulīt spīd. Kur uz Andri var redzēt, cik ir krities ūdens līmenis. Cik tev virs ceļa, ja? Jā, kaut kur. Kad 60 centimetri tašai. 60, 70. Kur arī tur viss zāles var redzēt, cik. Kur ir bijis ūdens. Nu ko? Otrais, ja? Mēģinājums. Otrais rauns. Otrais rauns. Nu nezinu, Andri, tu man te atvedi kaut kur. Andris atved uz kaut kādu karjeru. Doma tāda, ka šeit ķeroties asarīts, vidēji 25. Un kādu līda karu var dabūt uz karodziņu. Nu skatīsimies. Ja nebūs, tad visas pretenzijas pie Andrejas. Andri, viss pie tevis. Es jau tik iet līdzi. Bet mans galvenais uzdevums šodien noķert uz 2 jaunām makšķerēm. Tātad uz mazo bļitkiņu un banānu galā. Un vidējā makšķerīte. Un ar kaut kādu vai nu vertikālo bļitkiņu vai balansieri noķert kaut ko arī papildus. To es gribētu. Noķers asarīt, uzliks uz dzīvo. Varbūt vēl tur kaut kas izšaus. No Andri izstās balti. Un izskatās, ka neviena makšķernieka nav bez mums šeit. Redzēs, vai tas laba zīme. Kolkos nav tur vairāk zīves. Ka nav kolkos tur vairāk zīves. Nu, tas pats notikam, jā. Vēl varbūt otrā tā puse. Ka nav, jo te nav ko darīt. Nu labi. Let's go! Viens caurums ir. Pa krasta līniju vairāk, jā? Pa krasta vairāk līniju ir. Atdzīvo jau jāliek vidū. Arī bija krasta. Nu, vairāk. Nu, davai es pamēģināšu pārbaudīt kāds dziļums. Tā, ko mēs liks sākumā? Kaut kādu balansieru vai pamēģinās. Mazo balansieru pamēģinās. Un šito makšķerīti. Jālāk mūsu cimdi. No. Kaut kas saurts, ne? Es pamēģināšu sākumā ar balansierīti pastaigāt. Mazo. Kameru paskatīties, vai vispār ir? Man ir tas bumbulis arī, es nezinu, cik viņš uzlādāts. Viņš piesēdās. Kā ir, ka izurba? Tur jāpagaida tāds laiks, kad tā kā nomierinās? Lai nomierina. Šitāds te. Tas nevajag uzreiz teikt. No sasarīts. Nē, es tā uzlieku āķīšus un Tā, kad tu iet pie āliņa, tā, nu, neiet tā kļum. klusiņām, jā. O, te ir dziļi. Kaut pusotras metras. Dziļums pusotras metras.
jāatrod, kur viņi ir. Pamēģini arī pie pašām niedrēm kādu. Nē, tur. Es saku, pie pašām niedrēm vēl jāpamēģina. Tur viņi būs drošāk, ne? Nu jā. Es domāju, uzlikt kaut mormišu, kā ātri asarīt noķert līdz dzīvos. Vajadzētu uz motivu pamēģināt. Man tajā, manā maisiņā ir paņem. Saprotot to, ka lai būtu ko uzlikt uz dzīvo, ir jānoķer kāds neliels asarīts. Tāpēc pārēju ķert uz blitku, un galā man ir sarkans banāniņš ar nelielu tādu kā kristāliņu. Kamēr es šeit raustu banāniņu, tikmēr man blakām. Ar labs. Andris velk pirmā. Andris velk pirmā, kas tas ir? Es redzēs, kas tas tā. Ko tu velc? Baigi, uj. Kaut kā baigi velk. Kā tik nav mazā līdaka. Baigi. Viss tas, ka tev grūti nav. Līdaka mazā. Nifīgā, uz ko tas ir? Uz mormišku? Uz mormišku, jā? Banāniņu. Banāniņš, un kas tev tur uz motiļu vēl? Motilīts. Nu, nifīgā. Nu, bet prieks, kur tu rodies, vismaz kaut kas šodien. Jālaiž ātri Nu, vaļā. jā, no mērīs. Svērs. 45. Laid vaļā, jā. Forši. Kulaciņš. Labs. Tā jāturpina. Bez motilīt līdaka. Nu, blīn. Kur ir asarīts šeit? Domāju, asars liels, bet... Mēs tā asaru meklējumos ejam. Gribējām tieši iet uz otru galu, urpties, meklēt asari. Andrim ir. Labi, ka ir. Pēc šīs mazās līdeciņas vairs nesakoja copis, un Andris aizgāja uz otru karjeru pusi. Un pēc brīža jau sāk sūtīt videoziņas. Beidzot viens asarītis ir. Viens smukulītis, kuprainītis, purva. Kamēr es kaut kur vazājos, Andris jau saķēra. Cik Tikko jau saķēra? atlaid. 5 ir jau. 5? Un ko tev ņem? Kas tev te? Jo es mēģinu šito vertikālo, es mēģinu šitādu. Nevar noķert. Šitādu mēģinu, tev šitā stajā. Banāniņš. Un tu vēl motilu liec, ja? Jā. Ok, nu labi. Ja man šito neķersies tuvākajā 10 minūtēs pāriešu tā kā tu. Kas tu lielāks arī bija kaut kas teici, viens? Jā, viens tāds smuks bija. Labi, tā ir. Pirmo reizi kabināšu motili. Pirmo reizi. Un tā kā pirmo reizi. No vārdu pirmo reizi. Tā, ir komandas banāns. Banāniņš. Mormiška banāniņš. Tā. Šo sasals. Knapi kustās. Tā. Cik tu liec motiļus virsū? 4-5. Tā, viens. Vai. Tu tā kā pa vidu viņus karini? Galā? Pārdur kā balonu, viņš izpūšās. Ja viņi tā kā pārdur, viņš tā kā izpūšās ārā. Andri. Okay. Neizstās beidz dzīve līgie, godīgi saku. Tā gribas te izurbt vēl pārsūkt. Izurbt. Bišķi dziļāk kā kaut kur vidū arī kādu paņem. Nu jā, es domāju, vienu vēl starp un divas dziļāk, ne? Jā. Zini, paņem kādu nostāku bišķīt kaut kur. Dzīvo ielikt. Bišķīt nostāku kaut kur dzīvo ielikt. Man rokas nesasal stragā. Jau uzsācīju.
Nu ir. Vesela kalns. Tu jau viņi, kad pavelc uz augstu, tu redz ūdeni. Paņem kaut kādu ūdeni, paspēlē, tu jau redz. Virs ūdeni paspēlē. Tu redzēsi, kā pušķītis spēlē. Ir? Beidzot. Ir? O! Smukulītis. Vienkārši atnāca, ieraudzīt izparāk, viņš ir. Tāpēc es eju. Atnāca. Šitās dzīvojies. Ne? Šitas iet, laikam, ne? Tu šito ieslēdz? Jā. Nu, smukulīti. Ir. Purva. Smukulītis. Tas te. Baigais tumšais. Niknais. Taču tumšs, nu tāds apsies. Tu tagad purva. Slikšana dzīvo. Vai? Jā, tev makšķera aizsierās. Aiz biksēm. Tas bija jāliek. Šitā te. Liels viņš priekš. Jā, bet nav pa lielu priekš dzīvā viņš vienīgi. Viņš saka, liec tik virsū. Sacēlās spura. Tā uzlika. Te lieku, jā? Pītīs pušķi. Nu viss, ja izšaus, tad tur būs laba līdeka. Paiešu vēl dīper. Pārbaudu tagad zivtiņas pāliņiem ir vai nav. Dīkumas 2 metru dziļums. Te kaut kas ir. Te ir kaut kas ir šņāņi. Būtībā es varētu uzreiz arī šeit nākt. Es tur arī uzreiz tieši paņemšu savu blitku. Tu nolaid dojā? Nē, tas ir mans laikam tie punktiņi. Tie ir tavēja laikam. Bet viņas te bija katrā ziņā. Vai nākamajā, kur te tuvāk kaut kas ir. Man laikam pienāca kaut kas.
Vai arī tā ir mana mormička? Te nekā nav. Tajā aliņā ir kaut kāda kustība. Maziņais. Maziņais ir. Mazais bērniņš. Kā sadusmojās. Laižam vaļā. Izšāva! Ātri izšāva karoti! Izšāva karodziņu, bet bija liels asaris. Gribās domāt, ja tur būs līdekteņa, jābūt normālai kaut kādai. Vismaz mēra. Nu, vēl bišķi jāpatina. Būtu. Nu, tin. Un es raušu. Nu, kas? Tukšā? Nu, tomēr būs. Nekust vairs. Laikam jārāj. Nav. Nav. Tā bija kaut kāda skramba, vai tas bija viltus šāviens. Neredz neko. Iespējams, ka viltus. Jā. Labi, tev iespēja vēl bišķiņ papildēties. Mēs vēl pusstundiņu šeit būsim, tāpēc bišķiņ viņš vēl var. Izšāva karodziņš, bet līdekas tur neatklāja. Līdekas tur nebija. Jā, šodien tad viss, kur esmu sapakojis visas savas makšķerītes un eju pie Andra, kurš ir tuvāk izējai. Šo dienas copi varētu nosaukt par meklējumu copi. Sākumā bijām Babītē, kur caur baigiem brikšņiem tikām knapi uz viņu
Un konstatējām, ka mēs tur ticamāk neko baigi nedabūsim, kaut gan bijām tādās mūsu vasaru vietās, kur vasarā mums ķērās. Tad mēs meklējām nākamās vietas, kur braukt, domājām uz Lielupi, bet tad satikām cilvēkus pie mašīnas, kur bijām atstājuši, kuri tikko bija no Lielupas un teica, ka tur īsti nav ko darīt, ka nevienu asaru viņi nav dabūjuši. Un tad mēs izdomājām atbraukt uz šejieni, kas ir kaut kāds karjers, ko Andris zināja, bet nosaukumu es viņam nezinu. Te tās karjeru tīkls, te viņi daudz. Un tad beigās kaut kādus nezinu, Andrim laikam kādi 7, 8 asarīši bija. Man pāris un tad vēl līdeciņi, jo neko Andris pirms šito es tagad ierakstīju, Andris zvanīja, kad aizgāja viņam līdaka. Es vienīgi nezinu, uz ko viņš ķers, pieļauju, kas kaut balansieru vai ko tādu. Lūk tāda mums šodienas cope. Tagad ir praktiski 5, ko jau var redzēt, ka tumst. Drīzumā taisamies uz Vimbām braukt. Tā man būs tāda pirmā pieredze, ja mēs aizbrauksim. Viņus laikam ķer uz žukiem. Es pareizi saprotu. Nu redzēsi. Tad jau iefilmēs, ja brauks. Labi, es ceru, ka patika. Nebija baigi aizrautīgi, bet nu kā bija tā iefilmēja. Lai visiem labs vakars un tiekās. Asarīti atlaidīsim vaļā. Līdeku viņi nenoķēra, es domāju, viņš būtu pietiekami dzīvelīgs, lai izdzīvotu. Vismaz es tā gribētu domāt. Jā, dzīvelīgs asarītis. Labi, skrien pie savēja draudziņa. Op. Aiziet. Tagad gan viss. Turās.